Čau! Šīs dienas vakariņas pa lēto epizodē gaidu ciemos Kato. Čau! Nu, čau! Čau! Prieks tev redzēt. Nu, man ir taša. Auzas, ok. Rabarberīši. Season. Ļoti labi. Jau klausies. Un pats galvenais. Jau labi sastādēs. Rabarberu drumstalmaizi. Precīzi. Ok. Kas nāk ciemos? Mani audzēkņi, Audzēkņi. mani mīļie bērniņi, jā. Nāks Ralfs, Anna un Roņa. Taisīsim kaut kādu nedaudz savādāku versiju no šo visu, ok? Labi. Nemizojam viņus. Labi? Varam viņus Jā. noskalot, bet nemizojam. Tad vismaz būs mums kaut kāda krāsa, tā sarkanā. Dan, un es, kamēr paralēli tam visam uztaisīšu karameli, es beru cukuru un karsēju. Klausies, Klausos. par audzēkņiem runājot. Jā. Tu tad viņiem māci, nu ne jau nu dejot, vai ne? Reizēm arī tomēr dejot, jo, kā zināms, skatus jau ir kaut kā jākustās. Visi iecienītākā pauze, kāds ir šis te? Šis ir labs, un tad Un arī vēl pat vēl tā tas- šļūkāšana. Jā, šļūkāšana. Un meitenēm vienmēr vēl tā. Jā, un celīšos. Celīši, jā. Jā, celīši. Šis te labs, Nu, jā. tas ir labs, jā, un Ok. zini, ka to tā piekop daudz, tad tas paliek par ieradumu. Bet vispār es mācu dziedāt. Šobrīd man ir 2 grupas. Viena ir mazāka, no kuras būs arī man šīs dienas viesi, un otrs ir tādas Pirmklasnieki, kā mēs zinām. pirmklasnieki, jā, otrs tādas lielākas meitenes. Un tas ir enerģijas apmaiņas process. Ja, piemēram, man ir slikts garstāvoklis tajā dienā, kāds no viņiem atnāk un tev samīļo un pasaka, ka viņš tev mīl, Ideāli. Jautājums par ēdienu. Cik tu patērē tādām kārtīgām vakariņām? ļoti dažādi, bet mēs dzīvojam vienreiz. Man garšo Protams, ēst. man vai arī ne? garšo ēst. Un es nekad neskatos, cik kas maksā. Es vienkārši nolemu, hei, es šodien vakariņās gribu taisīt to, un es nopērku visu un es uztaisu. Es izkausēšu tā tad nedaudz to cukuru, kas īstenībā ir daudz, pēc tam tos tavus rabarbers. Nu, jācer, ka tu līdz tam būs paspējis to izdarīt. Izskatās, tu ļoti labi to dari. Tas bija tāds joks, mans neizsmukais joks. Ir ok. Bet tu pat arī dziedi. Nu, pat arī, jā. Nu, tuvākie kaut kādi lielie pasākumi, koncerti. Kas ir plānots? Šis tas ir vasarā, un noteikti grūti ir paturēt galvā visus tos datumus, bet droši var doties uz sociāliem tīkliem, gan Instagramā, gan Facebookā. Un, jā, ir jānosvin Jāņi, jo Jāņos nevar koncertēt, Jāņi ir jāsvin. Bet Jāņos latviešu mūziku var klausīties. Tieši tā, tieši tā. Tātad tavs dziesmas tur noteikti var iekļaut iekšā. Visā. Nu, var, jā, es tikai priecāšos. Tad to pārējo sviestu, nekā mēs smuki samainījāmies, liekam šeit iekšā. Nu, tā mēs taisīsim drumstals. Labi. Pagaidām izskatās, tā kā konča būtu sajaukusies ar rabarberiem, bet viņš viss tiešām izlīdzinās. Un tagad uztaisim tās drumstals. Drumstals ir ļoti viegli atcerēties. 1, 1, 1. 150 gramu, tātad mums ir tas. Mums vajadzētu uz aci. Mēs jau zinām šito uz aci. Jā. Skaties, ka nenotrīc roka. 150 grami cukura. Un tieši tikpat daudz miltus. Miltus uz acis būs vieglāk ielikt 150 gramus, jo ēdam karotē ar kaudu 25 grami. Iedomājieties, šitie ir 25 grami. Aptuveni. Tur dažreiz 23, 27, bet tāda viens, tāda man ir 50. Mana matemātika tā, zin kā. Man arī. Un tagad vienkārši viss tiek samaisīts ar rokām. Un svarīgi ir, kad tas sviests ir augsts. Tāpēc daudziem cilvēkiem, kur skatās receptes internetā, šī gadījumā viņi dažreiz saka, oi, man nesanāk, tur paigā pļūre ir un viss pārējais. Tāpēc, ka tā silts notiek, sviests. silts sviests un siltas rokas, bet tu samīci tos drumstals, ieliec viņu uzreiz saldētavā, tās drumstals uz kaut kādām 5 minūtēm, viņus vienkārši sasalst atpakaļ tas sviests, jo sviestam patīk, kad viņš šokē. Tā. Kas tur paliek, tanī pannā, tas lai paliek, it's fine. Baigi nekas nepaliks. Nu, ļoti smuki. Tā. Okay. Liekam virsū, ja? Liekam virsū. Liekam virsū drumstals, apsedzam. Izskatās ļoti labi. Jā, zin kā, mūsu acīm jau savādāk tas izskatās. Bet šim uzliks virsū saldējumu un būs Mēs redzam vienkārši cukuru dievīgi, nedaudz, vai ne? jā. Būs labi. Es lieku 20 minūtes. Vasara. Kas bez mūzikas? Ko tu dari? Man patīk ceļot, man patīk arī ēst, bet man pavisam noteikti patīk vienkārši laiskot. Laiskot.
Tas īstenībā ir tāds īstais vārds. Kā jau solīju, tu esi labi, griljāžas labi. eksperts. Izkusīs cukurs. Jā. Pieliksim klāt pauzu pārslas. Galvenais ir pielikt tik daudz, lai viņas vēl peldās tanī cukurā. Labi. Un es atradīšu šī brīnišķīgajā lādē vienkārši cepumu papīru. Klausies. Zinu, ka tu piedalījies arī brīnišķīgā šovā, kas saucās Balss maskā. Maska slaims. Come on! Jā, es arī, kad man pateica, ka es būšu slaims, es domāju, kā tieši tas izskatīsies. Bet beigās man šķiet tāds ļoti jauks tāds mošķītis, vai ne? Kā tad bija tur atrasties iekšā? Ļoti foršs piedzīvojums, bet briesmīgi bija melot. Un īstenībā es meloju arī saviem šīs dienas viesiem. Tu uzreiz piekriti, vai tomēr esi no tiem cilvēkiem, kas lec iekšā jaunos piedzīvojumos? Es lecu iekšā. Man patīk sev uzdot jautājumu, kad tu pēdējo reizi kaut ko darīji pirmo reizi. Un ja tu nevari atbildēt uz šo jautājumu, tas nozīmē, ka tūlīt pat ir jāiet un kaut kas jāizdara. Piemēram, taisīt griljāžu. Jā, izberam šeit ārā, atdzesējam un šo vienkārši pārliksim pāri. Jo plānāks, jo labāks, jo vieglāk ir pēc tam. Man garšo ir tāds griljāžas saldējums. Mēs to arī šodien pagatavosim no tavas Tas saldējuma. ir tik labs. Mums ir griljāža. Nedaudz saskaldīt. Piestiņā, jā? Piestiņā. Un iejauksim iekšā. Nu šitā derēs. Ļoti labi. Jāņem no cepeškrāsnes ārā arī rabarberu. Es domāju, šis aizies bērniem. Protams, novēlu tev jauns izaicinājums, brīnišķīgs koncerts un brīnišķīgs bērns, kas nāk pie tevis mācīties. Milzīgs paldies. Paldies tev. Labu Vai jūs esat gatavi nogaršot manu saldo ēdienu? Protams. Jums nav bail? Nē, nav. Kā jums šķiet, cik šāds saldais ēdiens vienam cilvēkam varētu izmaksāt? 22. Kā tev šķiet? 2 eiro. Kaut kur 4, 3. Annai bija vistuvāk, jo šis saldais ēdiens izmaksā mazliet pāri 1 eiro. Tas ir daudz vai maz? Maz. Nu, kā ir? Labi. Ir ok? Jā, norma. Kā jums šķiet pēc kā garšo? Bet cukura. Priekā par izdevušos vasaru, vai ne?